Vecā labā iecienītā tēma par iepirkumiem jāsaka uzreiz, ka, protams, iepirkumi ir tā tēma, kur ļoti viegli ir varbūt kādreiz izteikt pārmetumus vai neprecīzu informāciju, respektīvi nointerpretēt informāciju, kas varbūt nav īsti korekti, un tādēļ man, piemēram, liels prieks, ka tas mūsu iepriekšējā video blogā aizsardzības ministrs personīgi noskaidroja, par ko ir runa šajā iepirkumā, sazinājās ar mums un bija civilizēta doma apmaiņa bez, teiksim, kaut kādiem apvainojumiem, pat tad, ja žurnālists ir kaut kad kļūdījies. Es ceru, ka arī citi ministri darīs tāpat kā Fabriks, ja mēs kādreiz kļūdīsimies. Kā labi zināms, ir noticis, kā noticis, ka Nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja pietiekoši ilgadīgā, tā kā uz laiku ir atstādināti no amata. Tur, protams, ir citi iemesli, bet vismaz formāli. Bet aģentūra arī ir diezgan liela dažādi iepirkumu veicēji un sludinātāji. Piemēram, viens no šādiem iepirkumiem ir projekts mūža izglītības pasākumi nodarbinātām personām. Konkrētais darbs, profesionālās pilnveides programmu īstenošana. Kas piesaista uzmanību, ir summa 3 507 550 lats 74 centīmi. Tad tas jautājums jau ir par to, ka skaidrs, ka vajag cilvēkiem vienalga, vai tie būtu bezdarbnieki, vai tie būtu cilvēki, kas vispār vēlas papildināt savas profesionālās iemaņas, viņiem vajag kaut kādā veidā palīdzēt, un ja valsts kaut kādu programmu starpniecību to var izdarīt, tad tas ir jādara. Tas jautājums, ja tomēr ir tik liela summa, 3,5 miljonu latu. Vai kāds var pateikt, kāda ir atdeve no šīm programmām? Tādā nozīmē, ka mēs iztērējām, teiksim, nosacīt, piemēram, 3 miljonus latu apmācībai, bet mēs tur apmācījām tik un tik cilvēku, kur rezultātā atrada darbu, kuri rezultātā, kur ir kaut kāda summa, viņi tagad, teiksim, maksā nodokļus, viņi tur, teiksim, kāds ir ekonomiskais labums no šiem 3 miljoniem latu, kas ir iztērēts. Otrs piemērs, kur atkal, teiksim tā, es jau neko nepārmetu, bet tā situācija ir tāda, ka 13. janvārī tika publicēts viens iepirkums. Es pieļauju, ka tāda ir gana daudz. Te bija konkrēti runa par Aknijas psihoneiroloģisko slimnīcu. Es atvainojos, bet iepirkums ļoti prasts un vienkārši olu piegāde. Un, tiksim, teorētiski tā kā vajadzētu skatoties, kurš te būs piegādātājs, un ieraudzīt kādu no mūsu ražotājiem. Un tas tā kā būtu loģiski. Ieraugām mēs sijā ar skaistu itāļu nosaukumu Caboletti Fruit. Tas jautājums ir vienkārši tā, ka kas šeit ir vinnējis? Cena? Ja cena, tad tomēr tā kā dīvaini, jo es tādā nozīmē, ka es neesmu dzirdējis, ka cienījamā sijā Caboletti Fruit nodarbotos ar olu ražošanu vai putnkopību. Tas nozīmē, ka viņi, ja mēs pieņemam, ka viņi vinnējuši cenu, ka viņi spēja piegādāt kaut kādu lētāku produkciju, nezinu no kurienes, no Lietuvas vai no Polijas vai vēl nezinu no kurienes, kas, protams, no tāda iepirkēja viedokļa tā kā būtu saprotams, bet te tas mūžīgais jautājums, ko arī daudz ir runāts par skolu apgādi ar pārtiku, ar slimnīcu apgādi ar pārtiku, ka mums ir vietējie ražotāji, kur attiecīgi šādā gadījumā netiek atbalstīti. Jo es nedomāju, ka šī sijā kaut kā īpaši lēti dabū no Baltikovo vai no kāda no citu no vietējiem olu ražotājiem. Tie paši nemaz negrib tur ķepāties, viņiem tur pāris tūkstoši latu nemaz nav vajadzīgi, un viņi uztic kaut kādam šādam sijā kā starpniekam piegādes. Es domāju, ka nē, ka tā ir kaut kāda cits izcelsmes olas, bet olu vietā varētu būt burkāni, gaļa, vienalga kas. Un tas liekas jocīgi, ka mēs laiku runājam, ka vajag vietējos atbalstīt, bet tikko ir iepirkumi, tā mēs redzam, ka tas nenotiek.